Jūs varēsiet redzēt priekšā to, kas ir paredzēts kopīgajām pārdomām. Bet pirms mēs skatāmies uz nakts uzņemies atrodi, es gribu vēl mirkli apstāties ar jums pie tā, ko mēs runājam pagājušajā svētdienā. Neskatieties tur pēdējā dziesmu, kā viņi ļoti patīk. Viņi ir ļoti stūmā. Pagājušajā svētdienā mēs runājām par pielūgsmi, par slavēšanu, par tuvošanos Dievam un kādi tad ir iemesli un kāpēc to vajadzētu darīt. Bet, ziniet, reizēm tā sajūta ir tāda, jo senāki kristieši mēs esam ticīgi, jo vairāk mēs rutinējamies. Es jums pastāstīšu vienu piemēru no savas dzīves. Kādreiz draudzēs, kurās biežāk biju es un uzturējos, bija tādas mazas melnas grāmatiņas. Un no viņām dziedāja. Labas dziesmas, uzrunājošas dziesmas. Pie vienas no šādām dziesmām salūza mana sirds savā zināmā laikā, 87. gadā un Ventspilī. Es sapratu, ka arī man ir vajadzīgs Jēzus. Reizēm mēs, kas esam gados jaunāki, mēs sakam, tās dziesmas tās tikai krāsnīdē. Nē, viņas ir ļoti labas dziesmas. Bet es viņas biju dziedājis no tāda vecuma. Vienā svētdienā mācītājs vietējā draudzē saka, uzšķiriet tādu un tādu numuru. Mēs ar mammu sēžam blakus. Mēs uzšķiram šo dziesmu un sākam dziedāt, un nonākot līdz piedziedājumam, es vairs nevaru, es sāku smieties. Mamma man baksta, kas ir, ko tu smejies? Tādu lietu, tagad ir jādzied dziesma, nevar smieties. Es saku, es nevaru vairs izturēt. Jo dziesmā piedziedājumā ir teikts, kas ies baltā troņa priekšā. Bet, kad viņi dzied, sanāk, kas ies baltā troņa priekšā? Un gadu gadiem ir dziedāt šī dziesma, un visi ir pārlaimīgiem, svētlaimīgiem ģīmiem kasījušies baltā troņa priekšā, un neviens to nav pamanījis. Kasies baltā troņa priekšā? Super, mēs te tādi kašķu draudzi esam sanāki. Reizēm tā sajūta ir tieši par to, ka mēs esam tik ļoti pieraduši pie tā, ko mēs dziedam. Ka vai nu mēs vispār nedomājam līdzi, kas šajā dziesmā ir pateikts un par ko tur ir runa. Vai nu mēs šo dziesmu pavēršam uz sevi. Un otrs no šiem pielūgsmes akcentu momentiem bija savā laikā Tukumā, kad tika veidot dievkalpojuma zāle. Viena no pirmajiem, kas jautāja, kur viņi atradīsies, būs koris un pielūgsmes grupa. Es teicu, pašās beigās, kur jūs neviens neredz. Jūs ziniet, man patīk daudz aušo. Un jautroties. Līdz ar to cilvēki apmēram 11 pateica, ka viņi vairs nenāks uz šo draudzi, ja viņi pašās beigās, kur neviens viņus neredz. Tas norāda uz to, ka viņi jau nenāk slavēt Dievu un jums palīdzēt tuvoties Dievam. Viņi nāk parādīt, cik forši ir viņu stilists, nostrādājis viņu frizūras, kāds manikīrs viņiem ir, ja ir vasara, vēl vai pagozēt pedikīru mazliet, kādas drēbītes ir mugurā. Ne jau Dievu. Un tādēļ es esmu vienojies ar jauniešiem šodien par vienu eksekūciju. Tās pielūgsmes dziesmas, kuras vienai lielai daļai no jums ir zināmas, viņi izpildīs mazliet savādāk. Tādēļ ieklausieties tajā, ko viņi izpilda. Un ja nu gadījumu pēc arī jūs sajūtat, ka runa ir par jums, padomājiet mazliet. Pats uz sevi
cerēdams es nodzīvošu dzīvi šo, bet uz sevi paļauties īsti jēgu neredzu. Pagodinu sevi vienmēr, es par visiem labākais. Dzīvošu es savu dzīvi, pats es savu vadību. Augstībā manai loģikai esmu es tik lielis. Augstībā manai loģikai esmu es tik lielis. Draugs ir iPhones, vienmēr nāk viņš palīgā. Kāda laime izmanto to arī dievkalpojumā. Cik daudz reiz tālaicīgi krēslā sēžot paliek man. Izskatās, kā rakstus lasu, bet spēlēju es Angry Birds. Citiem vajadzīga tāda mīlestība, kurā dziedē. Citiem vajadzīga tāda žēlsirdība, kurā atbrīvo. Šī mana dziesma, solo. Mans lietā. Mans lietā dodu. Mans lietā dodu. Slavējies un pestītāja mans lietā. Viens viesi nevar atļaut un nodziedāt, ja? Jānis, kurien? Jā, atpakaļ. Jā, 2 reizes vairs. Viņš ir apvainojies, aiziet. Paldies jauniešiem. Paldies par šo pielūgšanu. Paldies Jānim par aizrādījumu nelietot āboļu ierīces pakalpojumā. Reiz šodien viņas tiks izmantotas, mums jau priek. Es domāju, ka bija savu zināmu vērtību, un jūs varējāt apdomāt to, kā tas ir, ka mēs dziedam visu atdodu, un tāpat laikā sevī pasakām, ka mēs tikai 5% atdodam, 3%.
Jūs atcerieties notikumu, kas esat lasījuši apustuļu darbos, kur Ananija un Safīra, viens vīrs Ananija un viņa sieva Safīra, dzirdēja, ka vajag ziedot Dievam. Viņi ļoti ar prieku to gribēja izdarīt. Bet viņi samelojās. Jo tad, kad viņi atnesa savu ziedojumu, viņi teica, ka tas ir viss. Un ka visu viņi grib atdot. Un apostols Pēters teica, kāpēc jūs melojat svētajam garam? Ja jūs gribējāt daļu atdot, tad vajadzēja teikt, ka tā ir daļa. Ja jūs visu gribat atdot, tad arī visu. Tādā gadījumā abiem diviem šiem cilvēkiem viņu liekulības dēļ bija letāls iznākums. Un savā laikā, ceļojot pa Latviju un kalpojot dažādās draudzēs, es piedzīvoju, tad vēl nebija šāda tipa vārdojamās mašīnas. Tad bija pārgalvi, ziniet, tāds overheads. Sauks viņam uzliek tādu plēvīti, un tad uz plēvītes ir viens pants, tad viņi rauj nost, liek nākamo plēvīti. Un dziedātāji un jaunietis, kurš sēž pie pārgalvi, tādā brīdī Angry Birds vai Chatbirds kaut ko tur spēlē un nenomaina vārdus. Un manā mazajā sirsniņā parāda dusma, jo likās, tad vienu mazu mirkli atslēdzies. Dažus gadus vēlāk piedzīvoju pats savā vidē to, jo tādā brīdī, kad es sadusmojos, man likās, ka tas ir tikai citās draudzēs iespējams. Beigās sanāca, ka pie manis paši arī tā ir iespējams. Nāc, uzņemies atrodi. Par ko tad mums vajadzētu slavēt Dievu? Kāpēc mums viņu vajadzētu slavēt? Kāpēc mums vajadzētu dzirdēt, ko mēs dzirdam, un dzirdēt, ko mēs runājam? Nāc, uzņemies atrodi. Par to mēs runāsim šodien. Mateja evaņģēlijas 11. nodaļa, 28. līdz 30. panti. Mateja evaņģēlijas 11. nodaļa, 28 līdz 30. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas. Es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta ir viegla, saka Jēzus. Nāc! Ir šis pirmais aicinājums – nāc! Kāpēc man izvēlēties nākt pie viņa? Vai tad nav cita ceļa? Vai nav citas variācijas? Vai tad patiešām? Un, protams, mēs varētu sākt argumentēt un iedziļināties šajos argumentu karos. Manuprāt, tam nav liela vērtība. Vērtība ir tam, ka tu saproti ar savu sirdi, ar savu dzīvību, ar visu savu spēku, ka nav cita ceļa. Indiāņiem ir tāds sakāmvārds, ka dvēselē nebūs varavīksnes, ja acīs nebūs bijušas sasaras. Reizēm mēs sakām, man ir tā apnicis, es raudu, un atkal kaut kas man aizkustina, un es raudu. Un citreiz es raudu no prieka, un citreiz es raudu no tā, ka es apzinos, ka es esmu izdarījis to, kas ir nepareizi. Tev ir jāapzinās viens, ka bez Dieva svētības un bez šīs izvēles nāk reāli tava varavīksne, tas apsolījums svētībai nebūs pār tavu dvēseli un nebūs tas turpinājums svētības. Būs nodzīvota dzīve, būs izdarīti darbi, būs daudz it kā paveiktā, bet ir atšķirība, vai tu paveic
vai tu paveic ar svētību? Vai tu izdari to, uz ko tu esi aicināts savā ikdienā? Vai tu izdari kaut ko, ko varētu izdarīt jebkurš? Nāc. Un Jēzus saka, nevis nāc, vienkārši. Bet pirmkārt, apzinies, ka tā nasta, kuru tu nes, ir tik smaga, ka tu viņu viens nevar panest. Tu esi uzņēmies nastu, kuru tu nespēji panest, un tu esi nopūlējies tupus rāpus zem šīs nastas. Tad nāc pie manis. Mēs zinām rakstus citēt, un mēs zinām, ka ir teikts, ka Dievs nevienam nekad neuzliek vairāk, kā viņš spēj nest, taču tur varētu turpināt, bet cilvēks pats uzņemās vairāk nekā viņš spēj panest. Un to mēs varam pateikt jebkurā dzīves situācijā. Ka mēs paši uzņemamies vairāk, kā mēs spējam panest. Un mēs nākam vidē, kurā mēs varam pagodināt sevi, ielīgsmot sevi un būt tādi pašapmierināti. Un tādā brīdī, kad cilvēks izvēlās šo nastu un viņš nes šo nastu un viņš nespēja panest, ļoti bieži viņš pieņem stadiju pašlepnums. Es nezemošos un es neteikšu, ka es netieku galā. Un Atklāsmes grāmatā, ja jūs redzat, 3. nodaļā 15. līdz 17. panti ir teikts, es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts. Kaut tu būtu augsts vai karsts. Un tādēļ, ka tu neesi ne karsts, ne augsts, bet esi remdens, es tevi izspļaušu no savas mutes. Jo tu saki, es esmu bagāts, un man bagātības pa pilnam, man netrūkst nekā, bet tu nezini, ka esi nelaimīgs un nožēlojams, nabaks, akls un kails. Tad, kad tu esi nopūlējies zem smagas nastas, un tad, kad tu nevēlies piedzīvot to atvieglojumu, kur dod Dievs, tad tu ieslēdz sevī šo pašlepnuma un pašpietiekamības sviru un saki, ar mani viss ir kārtībā. Jūs dzirdējāt jauniešu izteiksmē citiem, jums visiem ir vajadzīga žēlstība, tikai ne man viss ir kārtībā. Ne, jums. Jēzus ir vajadzīgs citiem. Un Jēzu visbiežāk ceļu pie Jēzus mēs uztaisam 2 soļos. Par 2 soļu kristietību. Tie, kas ir gadiem sēdējuši baznīcas solos, katrā baznīcā tur mazliet atšķirās tie soļi un mazliet arī tas soļu garums atšķirās, bet princips ir viens. Tev ir jāizdara šis pareizais solis un tev ir jāizdara tas pareizais solis. Un tad mēs visi varēsim aplaudēt, ka tu esi nācis pie Jēzus. Un tālāk atdarini mūsu. Un atdarināt mūsu nozīmē, ar mani viss ir kārtībā. Es esmu bagāts, bagātīgi, man nav nekāda trūkuma, saka Atklāsmes grāmatas raksturiet. Un tu, esot šajā sevis apmierināšanas stadijā caur šo pašpietiekamību, tu neiegūst atvieglojumu. Bet Jēzus aicinājums ir nāc, tad, kad tu esi nopūlējies un zem smagas nastas, un es tevi atvieglināšu. Es tev došu mieru, es tev došu ieprieku. Un ziniet, ko nes līdz savu miers? Tas nes zinām brīvību, tas nes prieku. Un tādā brīdī, kad mēs izvēlamies tiesāt citus cilvēkus, tas atņem mums mieru un tas atņem mums prieku. Mēs esam tā kā saspringti, tā kā spīlēs, un mēs vienmēr pamanām to, ko citi dara nepareizi, kur citi rīkojās ne tā kā ticīgajiem pienāktos, un kur viņi ir ne tā apģērbušies, un kur viņi ne tādas dziesmas dzied, un kur viņi ne tos vārdus lieto lūkšanā vai sprediķī vai citur. Jēzus saka,
Ko tu redzi grūzīt savu brāļu acī, bet baļķi savējā nepanāk? Viņa alegorija ir vienkārši fantastiska. Iedomājieties mani ar baļķi acī. Kā es uz jums paskatītos, lai kā es pagrieztu galvu, kāds dabūtu vicāk ar baļķi. Un es ar baļķi acī, kur šī acs man ir aizņemta ar baļķi, tikai ar šo aci, es meistarīgi pamanu grūzīt jūsu acī. Saku, ak tu, kā tas tev tā? Jēzus saka, tu lieku. Izvēlas vispirms baļķi no savas. Un tad lūko, kā tu varētu izvilkt grūzīti no tā otrās. Vispirms strādā ar sevi. Vispirms atzīst to, ka tev ir vajadzīga šī nākšana pie Jēzus. Tanī brīdī, kad viņš saka šo nāc. Un šis nāc ir vienreiz izskanējis priekš visiem laikmetiem ar bezgalības zīmi. Ik viens, kurš dzird jebkurā laikmetā šo nāc, viņš var atsaukties un nākt. Mēs reizēm sakam, kāpēc kristieši, ticīgi ir tādi, ka viņi par tādiem kļūst tikai tad, kad ir problēmas, tikai tad, kad ir grūtības. Ir arī cilvēki, kas pieņem šo izaicinājumu sekot Jēzum un būt par Dieva bērniem brīdī, kad viņiem viss ir kārtībā. Bet lielākais vairums izvēlās tad, kad viņi vairs paši netiek galā ar savu dzīvi. Tāpēc, kad ir šis aicinājums, nāc un es tev došu mieru. Nāc un es tev atvieglināšu. Nāc un es tevi atbrīvošu. Un tātad, lai tu nāktu, tev ir jāatzīst tas, ka ir kaut kādi iemesli, ar kuriem tu pats vairs netiec galā. Ir kaut kāda nasta, kuru kādreiz vai jaunībā vai citreiz tu esi uzņēmies un nes, un šobrīd vairs nespēj nest un kājas ļimst. Un neieslīgst sevis manīšanā, sakot, ar mani viss ir kārtībā. Jo Dieva gars saka, Atklāsmes 3, 15, 17, lai jau mēs lasījām. Tā kā tu esi tādā pozīcijā, par kuru saka krieviski, не нашим, не вашим, es tevi izslēgšu. Oriģināls runā nevis par spļaudīšanos. Oriģināls runā mazliet skarbāk. Oriģināls runā par vemšanu. Es tevi atvēršu. Tāpēc kaut kas ir neriktīgs, ir nonācis manās iekšās, un tas kaitē manai kuņģa darbībai. Un tad, kad es to jūtu un pamanu, es izsaucu savu vemšanas refleksus un es izlēmu. Un Dievs saka, tā kā tu esi tāds neriktīgs, tad tas process, kur es pielietošu pie tevi, būs šī izvēršana. Tas nenotiek uzreiz, tas nenotiek momentā, bet tas notiek tādā brīdī, kad tu ilgstošajā nākotnē dzīvo šajā sevis mānīšanā un pašapmierinātībā, kad ar tevi viss ir kārtībā, ka visiem citiem vajag to tikai ne. Visiem citiem tikai ne. Jo tu neredzi to patiesību, kura atklāja to, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams. Mēs labi saģērbamies, mēs pielietojam dažādas niansētas detaļas, lai sevi izskaistinātu. Mēs sakām, kurš tad var teikt, ka es esmu nožēlojams? Tava dvēsele parāda šo nožēlojamības spektru un faktoru. Tava dvēsele ārpusi tu vari izskaistināt. Mēs runājam reiz par to, ka padomu laikā
katrā no valdnieku laikiem uzcēla zināmas mājas. Un viņas bija paredzētas zināmam laika periodam, kad uzcēlas daudz labākas mājas. Hruščova mājas bija paredzētas 50 gadiem, Leišu bloku mājas bija paredzētas 30 gadiem. Viņas ir pagaidu mājas. Pilna Rīga ir ar tādām pagaidu mājām. Šobrīd pavisam smagā skarbā artilērijas formā šīs mājas tiek siltinātas, apstrādātas, caurules mainītas un viss. Viņas ir pagaidu mājas. To neizdomāju es, to izdomāja inženieri, kas projektē šīs mājas. Viņas ir nostāvējuši 50 gadus, paldies Dievam, bet tas nenozīmē, ka viņas stāvēs vēl 150. Kas notiks, ja atkārtosies Maksima? Būs Maksima 2, 3, Leišu projekts 5. Kam būs atbildi? Neviena. Neviena. Tāpēc, ja jūs sakat, atzīst to nožēlojamības faktoru, kas skar tavu dvēseli, šie cilvēki var atmazgāt sevi tautas priekšā un pateikt, ka viņi nav vainīgi vai citi nav vainīgi. Bet kāds ražotājs ir paredzējis, ka šis konkrētais mezgls, celtniecības materiāls vai kas darbosies un izturēs tik ilgi? Un Dievs ir paredzējis, ka dzīve bez viņa tevi iztukšo. Un ka tava iekšējā kapacitāte sarūk. Un ja tev nav patiesas sadraudzības ar Dievu, tad topi nožēlojams. Tu vari savu ārpusi, kā šo Leišu projektu vai Hruščovku, aplikt ar skaistiem paneļiem, apmest ar mīkstu apmetumu, nokrāsot skaisti, samainīt caurules, viss ir kārtīgi. Patiesību tas nemaina. Šī māja ir pagaidu māja. Tālūk ir patiesība. Dzīve bez Dieva ir brīdis, kurš tev aizvien vairāk iztukšo. Jo Dievs dod tev piepildījumus ar savu svēto garu. Tāpēc paskatīsimies uz vienu mazu aforismu. Esat gatavi? Jā. Mana dzīve ir ļoti īsa, sūdzējās kāpa. Kad no mežiem atgriezīsies vējš, es izžūšu un manis nebūs. Es izžūšu. Vai tas tevi skumdina? Ir tāda sajūta, ka manai dzīvei nav jēgas. Es jūtos tāpat, teica mākonis. Tik līdz parādīsies citi vēji, man būs jādodas uz dienvidiem un jāpārvēršas Lietuvā. Tāds ir mans gājums. Kāpa brīdi klusēja un tad atzinās. Šeit tuksnesī mēs Lietu saucam par paradīzi. Vai tu to zināji? Nezināju. Ka var pārvērsties par kaut ko tik nozīmīgu, lepni noteicis mākonis. Esmu dzirdējusi vairākas leģendas, ko stāstīja vecās kāpas. Tās zināja teikt, ka pēc lietus mūs pārklāja zāle un puķis. Bet es jau to nesagaidīšu. Tuksnesī līst ļoti reti. Tagad bija mākoņa reize apklust, bet jau pēc brīža tas plati smaidīja un teica, ja gribi, varu nolīt pār tevi. Zinu, ka mans ceļš būs galā, bet es mīlu tevi un vēlos te palikt vienmēr. Kad ieraudzīju tevi debesīs, es arī iemīlējos, kā atzinās. Bet ja tavi kuplie mati pārvērtīsies Lietuvu, tu nomirsi. Mīlestība nemirst. Mākonis atbildēja. Tā pārveidojās. Un es gribu parādīt tev paradīzi. Un mākonis glāstīja kāpu sīkām lietu pasītēm.
lai ilgāk varētu palikt kopā. Drīz vien parādījās varavīksne. Nākamajā dienā mazo kāpu klāja puķis. Citi mākoņi, kas devās Āfrikas virzienā, domāja, ka sasnieguši mežus un dāvāja vēl mazliet lietus. Pēc 20 gadiem kāpa bija pārvērtusies skaistā oāzē, kur ceļotāji veldzējās lielu koku ēnā. Tā varēja notikt tikai tāpēc, ka reiz mākonis iemīlējās kāpā un mīlestības vārdā nebaidījās ziedot dzīvību. Dievs tik ļoti mīlēja tevi. Nebaidījās atdot dārgāko, kas bija viņam, lai glābtu mani, tevi, mūsu katru. Un tad, kad mēs tik ļoti vēlamies palīdzēt citiem cilvēkiem satvert šo patiesību, mēs esam gatavi atdot visu. Mēs esam gatavi atklāt viņiem patiesību par viņu stāvokli, mēs esam gatavi viņiem pateikt, ko viņi dara nepareizi. Viņiem ir jānonāk līdz tam, ka viņi ir nožēlojami un bez Dieva viņiem nav cerības. Viņiem šķiet, ka viņu cerība ir viņu labais darbs, labais apģērbs, labās iespējas. Ir cilvēki, kuriem šķiet, ka viņu cerība ir tas, ka viņi ir reiz piedzīvojuši Dieva pieskārienu. Tas, ka viņi reiz ir izvēlējušies būt un saukties par ticīgiem. Un viņiem šķiet, ka tā ir brīvbiļete uz visiem nākamajiem gadiem. Ka viņi var atgriezties savos tikumos vai netikumos, ka viņi var tiesāt citus, pazemot citus, paši sevi aizstāvēt. Nepieņemot šo Dievu mīlestību. Mēs iztukšojamies neatkarīgi no tā, vai mēs esam ticīgi, vai mēs par tādiem vēlamies kļūt. Es ticu un esmu pārliecināts tam, ka ticība Dievam ir process. Tā nav ietverama divos soļos, tā nav ietverama tajā konkrētajā darbībā, vai tagad pacel roku, vai tagad nometies ceļos, vai tagad saki zināmus vārdus. Ticība Dievam ir process, kuras zināmā brīdī sākās. Un šis zināmais brīdis ir mirklis pēc man pirmā kliedziena šai saulē. Ticība Dievam ir visa mana dzīve process. Katrs mazais epizodiskais moments mani vai nu tuvina Dievam vai attālu. Un īstenis ticīgais es būšu tad, kad jūs katrs stāvēsiet ar 3 savajām smilšu un teiksiet atvadu vārdus. Šeit, uz šīs zemes, es esmu procesā. Ikdienišķā, ik mirkli. Otrā lieta, ko Jēzus saka šeit, ir uzņemies. Uzņemies. Un tas, par ko mēs runājam šeit un ko viņš ir izteicis, mēs sakam, kāpēc viņš lieto tādas smagas metaforas kā nasta, jūgs, kā kaut kas tik ļoti skarbs, no kā mēs vienmēr gribam atbrīvoties, ko mēs negribam piedzīvot savā dzīvē. Mums ir jāsaprot tas, kas zem šīs metaforas ir ietverts. Jūgs ir liecība par Kristu. Krusta liecība, bet nevis par cietēju Kristu, bet par Kristu, kurš augšām cēlās. Mums ir ļoti mega liela tendence koncentrēties uz Kristus nāves faktu, bet visa jaunā derība koncentrējās uz Kristus augšām celšanās faktu. Iemesls, kāpēc mēs svētdienā noturam dievkalpojumus, ir, jo svētdiena ir pirmā nedēļas diena, kad Kristus cēlās augšā, lai pieminētu šo augšām celšanās faktu. Mēs nevaram aiziet garām krusta faktam.
un nāvei, bet mums ir jāredz augšām celšana. Un liecība par Kristu ir augšām celšanās liecība, kā jūks, kuru Kristus tev piedāvā. Uzņemties. Līdz šim tu esi liecinājis par sevi. Līdz šim tu esi atklājis visiem sevi. Šobrīd tev ir iespēja uzņemties liecību par Kristu. Un svētais Augustīns ir teicis reiz, lieciniet, un ja tas ir nepieciešams, pielietojiet vārdu. Un ziniet, bija viens frizieris. Tanī laikā, kad viņš dzīvoja, viņi sauc nevis par frizieru, bet par vārdziņu. Viņi apskūva vīriešiem vārdus un taisīja sievietēm frizūras un arī vīriešiem pielīdzināja matus. Un tanī laikā, kad dzīvoja šis konkrētais cilvēks, nebija tādas skaistas Gillette Mach 3 ar ko noskūtu sēdi un visādas motorizētās ierīcības un mazās utu pļaumašīnītes, ko viņš stumda pāri galvai manējai. Bija daudz kas cits, precīzāk viens konkrēts pucinājums, kuru tā zināma atvāza, un bija tāds līgs āķis, aiz kuru viņu apsēja, un viņu trina pret ādu. Uzasināja tā, ka varēja viegli uzlaižot matu virsū, tas mats pārdēļ pusnot asinu. Un šis frizieris, šis bārdziņš, viņš ir ticīgs. Viņš ir dzirdējis daudz par to, ka vajag liecināt. Un viņš saprot, ka jāliecina. Ir jāliecina par Kristu. Un pēc kārtējās svētdienas dievkalpojuma, kurā mācītājs ir runājis par liecināšanu, šis bārdziņš nākamajā dienā, kas ir pirmdiena, sagaida savu pirmo klientu ar kuplu bāru kā Vladislavam, kurš lūdzu viņu noskūt. Viņš saputo viņam bārdu, apliek priekšā to skoteli, to vielīti, paņem atvāršu pucnazi, pieliek pie kakla, lai sāktu darboties un prasa, tu esi gatavs nāvei? Kā jums šķiet, kas notika nākamajā brīdī? Krēsls bija tukšs. Vīrs aizskrēja visu savu saputoto bārdu. Augustīns saka, liecina, tas ir nepieciešams pielieto vārdus. Mēs kā cilvēki izvēlamies vieglāko ceļu. Runājam, tas ir nepieciešams dzīvojot Kristu. Mums ir jādzīvo. Un, ja tas ir nepieciešams, ir jāpielieto vārdu. Jēzus augšām celšanās bija absolūta atteikšanās identificēties ar upura lomu un radīt jaunu upuri, jeb jaunus upurus par kaut ko atriebjot. Jēzus varēja atriebties ebrejiem, kas viņu nodeva. Jēzus varēja atriebties romiešiem, kas viņu piesita krustā. Jēzus varēja atriebties Jūdam Iskariotam par nodevību un Pēterim par noliekšanu. Un Jēzus varēja atriebties visai pasaulē, jo visas pasaules dēļ viņam vajadzēja iet šo krustu ceļu. Viņš atsakās no šīs identifikācijas ar upuru lomu. Un par to liecina viņa augšām celšana. Un šo augšām celšanas faktoru viņš piedāvā tev un man, kā jūgu, kā nastu, liecināt. Pirmīt, tā kā Jānis aizrādīja man par iPhoneiem, es aizrādīšu viņam. Pirmīt, kad bija pielūgsme, es stāvēju tajā pirmajā rindā, lūdzu Dievu, dziedāju līdzi. Piedzīvoju Dievu klātbūtni un ik pa brīdim paskatījos uz dziedātājiem. Un domāju, man mīļie jaunieši, jūs esat jauni, jums vēl visa dzīve priekšā. Ja jūs šobrīd ar tik rumbainām un nomārtām sejām dziedat par Dieva mīlestību, kas tad būs pēc gadiem 50? Kas tad būs? Ja jau tagad jums viens ir ap lēsu marklu gājis pāri pierei un tur ir vāgas ritības, tad kas būs tad? Ja jums šķiet, ka dievišķais
svētums un svētlaime izpaužās pēc iespējas vairāk grūmās uz pieres. Ar prieku sirdī mēs liecinām par to, ka tikai tāpēc, ka tu, Kristu, tiki uzcelts no nāves. Mums ir dzīva cerība. Nevis sevis apmierināšana un mānīšana, bet dzīva cerība, ka tā pat spēkā, kurā Dievs tevi uzmodināja, Viņš arī mūs pārveido. Un raksts saka, ka Dievs, kurš labo darbu pie mums ir iesācis, to nekad nepabeig, neatstās. Viņš turpinās līdz pabeigs. Marka evaņģēlijā 8. nodaļā 36, 38 mēs lasām Marka 8, 36, 38. Ko gan iegūst cilvēks, kas iemanto visu pasauli, bet nodara ļaunu savai dvēselē? Un ko cilvēks var dot, kā samaksu par savu dvēseli? Tas būtu dzīvība. Kas manis un manu vārdu dēļ būs kaunējies šajā laulības pārkāpēju un grēcinieku paaudzē. Tādēļ arī cilvēku dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētajiem eņģeļiem savu tēvu godībā. Jēzus izsaka ļoti skarbi. Un patiesībā mēs varētu kā pirmo piemēru paņemt Pēteru, kurš 3 reizes Jēzus nodošanas naktī aizliedz Jēzu un kaunējās Jēzus dēļ citu priekšā. Un pēc tam lūgt, ko nožēloja, lūdzu piedošanu, viņam tas tika piedots. Jēzus saka, ko tu iegūsti, ja tu paglabā savu it kā reputāciju, ja tu paglabā savu it kā statusu, ja tu paglabā savu imidžu un neatklāj vienam cilvēkam, kuram tā varbūt ir pēdējā iespēja uzzināt kaut nedaudz par Dievu un to noklusēt. Ko tas izmaina? Kādu labumu tas nes? Un ziniet, ir tā dīvaina, jo ir cilvēki, kuri var liecināt par Dievu pūļiem un masām. Un tad, kad viņiem ir jāliecina savam kaimiņam, tad viņi pēkšņi nezina, kas ir Jēzus, kas ir Dievs un kas vispār notiek. Kāpēc? Tāpēc, ka kaimiņam liecināt ir visgrūtāk. Jo viņš ķēmas tāds katru rītu saslauka mēslus no savu durvpriekšas piemanējās. Viņam vajadzētu to slotu iespraust kaut kur. Viņam vajadzētu tā parādīt. Dievs nāca ar savu taisnību un tos putekļus, lai viņš, es nezinu, ko viņš izdara viņiem. Mans kaimiņš redz manu ikdienu. Mans kaimiņš redz manus nesavaldības mirkļus. Mans kaimiņš redz visu pārējo, bet pūļi un masas to neredz. Mans kaimiņš to redz. Tā dēļ, kurš ir kaunējies Kristus dēļ. Kristus kaunēsies, kad viņš atgriezīsies. Un liecināt par Kristu ar vārdiem, tas nav tikai latviski sakot tičīt Kristus. Un norādīt, kur viņi ir nepareizi, kur viņi rīkojās ne tā, kā vajadzētu rīkoties. Liecināt par Kristu, kas ir visu savu dzīvi. Kā jau es pieminēju, pirmīt pieminot jauniešus, arī ar smaidu, ar prieku. Arī ar smaidu un prieku, tad, kad liekas, ka viss brūk un jūg. Un nevis tādu pajoliņu smaidu. Bet kā patiesu smaidu un prieku. Jo es zinu to, ka bez man Dieva ziņas man nevar nemāc nopirkt no galvas. Un pat tad, jaunieši, kad jūs nometnē izdomājat man noskūt vienu vagu, kamēr
nevar nokrist šī vaga bez Dieva ziņas. Un Jēzus turpina teikdams, mācies no manis. Viņš saka, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tas ietilpst visā šajā uzņēmumā. Mācies no Kristus. Lēnprātīgs tas nenozīmē, ka viņš ir ar zināmu atpalicību traumēts. Viņam lēna domāšana. Nē. Lēnprātīgs ir tas cilvēks, kurš brīdī, kad viņam vajadzētu uzsprāgt. Iespējams, ka viņam iekšā ir atomreaktors, bet viņš no Černobīļa, kuru to atomreaktoru laiž gaisā. Viņš var un spēj to savākt. Un pat brīdī, kad viņš varētu teikt aizvainojošas frāzes un daudz ko sliktu pateikt, viņš gana piedienīgi izturās un runā. Mēs sakam, bet nevar jau tā. Vajag to visu izrēģēt, to nevar paturēt sevi, jo savādāk es vienā brīdī uzskatu. Jā un nē. Šo savu atomreaktoru uztic Dievam. Viņš gādās par tevi. Gādās par tevi tā, ka tu nebūsi ar bremzētu domāšanu, ka tu būsi par svētību daudz. Arī ar savu attieksmi. Un pazemīgs tas nenozīmē rāpojošu, vai kurš visu laiku iet tā mazliet ielīdzis ceļos. Tas nav pazemīgs. Pazemīgs ir cilvēks, kurš ļauj Dievam darboties caur sevi, ļauj Dievam sevi vadīt caur dzīvi, svētā gara spēkā. Un visbeidzot, pie uzņemies, Jēzus aicina mūs atdarināt viņu, ja imitēt viņu. Imitēt un atdarināt. Tās ir divas līdzības, par kurām viņš saka, atdariniet mani, ja imitējiet mani, mēģiniet nokopēt mani. Mēs sakam, bet neviens no mums klātesošiem mēs neesam piedzīvojuši Jēzu personīgi, privāti un redzējuši, kā viņš uzvedās, kā viņš rīkojās. Draugi mīļie, te neiet runa par to, vai Jēzus rakstīja ar kreiso roku vai ar labo, un tagad mēs visi kļūsim pa kreidiem, jo viņš rakstīja ar kreiso. Vai viņš ēda zupu ar dakšiņu vai ar nāzi. Ne jau par tādām detaļām mums ir jāatgādina. Vai viņš valkāja tuniku vai viņam bija bikses? Jēzum bikses nebija, tad visi stērpjamies tunikās un nākam tunikās uz baznīcu. Nē, par to neiet runa. Atdarini Jēzu nozīmē to, ka muitinieks, kurš sēdēja pie savas muitas būdas, kurš bija ienīsts, jo viņš bija muitinieks, viņš bija ebrejs, bet viņš kalpoja Romas valdībai, ievācot nodokļus, un muitiniekiem alga Jēzus dienās nebija. Un viņi savu algu uztaisīja paši, ņemot virsnodokli. Nodoklis, kas bija jādod Romai, plus virsnodoklis. Un neviens nemīlēja šos muitniekus, jo viņi bija korumpēti, viņi bija tā kā tādi mazi tarakāni. Un Jēzus apstājās pie šīs muitas būdas un saka, pietiek, Matei, nāc, seko man. Jēzus, ko tu dari? Viņš ir visu nicināts. Viņš saka, es tev darīšu par savu mācekli. Priekš kam Jēzu? Vai tad nav cienījamāk? Vai tad, piemēram, nevarētu izvēlēties to pašu Ponciju Pilātu un Herodu, radīt par mācekļiem? Vai tad nav cienījamākas dāmas, kā šī prostitūta Marija Magdalēna? Kuru atvēc templī pie tevis kailu, lai nomētātu ar akmeņiem. Kāpēc kailu? Tāpēc, ka viņi tika pieķerti pašā laulības pārkāpšanas brīdī.
Un es apšaubu, ka kāds lika viņai tur, tagad apģērbies, iesim uz templi. Nē, pazemojam līdz pēdējiem. Un tādu kailu viņa aizvelk uz templi. Un saka, Jēzu, viņa ir jānomētā ar akmeņiem, viņa ir... Un Jēzus saka, ok, darīsim to kopā. Tikai sāksim ar to, kurš no jums ir bez grēka, lai vēl pirmais akmeni. Tā. Bet tu saproti, bauslīgi paredz. Jā, es saprotu, kurš no jums ir bez grēka, uz priekšu. Un tad Jēzus saka, neviens tev nav pazudinājis sievieti. Arī es tev nepazudināšu. Imitēja Jēzu. Jēzus novelk divas paralēlas sliedes, Jānis Kristītājs un viņš. Viņš saka, atnāca Jānis Kristītājs, dzīvoja svētu dzīvi, askēzē. Tērpās ļoti primitīvā apģērbā, ēda ļoti vienkārši. Jūs teicāt, ka viņš ir ļaunu garu apsēsts. Atnāca Jēzus Kristus. Ēda normālu ēdienu ar visiem kopā, dzēra to pašu, ko dzēra visi. Ģērbās kā ģērbis visi. Jūs teicāt, ka viņš ir muitinieku un prostitūtu draugs. Kas jums ir labi? Nekas. Jo vienmēr būs, kur pateikt, ka kaut kas nav labi. Esi kā Jēzus. Šajā spektrā esi kā Jēzus. Un brīdī, kad tu saproti, ka tas cilvēks ir tāds, kur neapžēlo neviens, pastāst viņam ar savu dzīvi un ar saviem vārdiem. Atrodi. Un Jēzus saka, tad, kad tu esi atnācis, un tad, kad tu uzņemies šo nastu, tikai tad tu atrodi. Mēs gribētu visu pirms atrast, lai mums būtu pierādījums nākšanai. Un tad, kad mēs atnāksim, tad mēs vēl izvērtēsim un izsvērsim, vai mēs vispār uzņemsim. Viņš saka, ziniet, tāpēc, ka jūs esat manis radīgi. Tāpēc, ka es jūs ļoti labi zinu. Tāpēc mēs šo visu ceļu pagriežam riņķī apkārt. Un nevis vispirms jūs atradīsiet mieru, bet vispirms jūs nāksiet pie manis. Pēc tam jūs uzņemsieties šo nastu, un tikai tad jūs atradīsiet mieru. Atrodi atvieglojumu jeb mieru. Un mēs lasām šo citātu, ka Kristus ķermeņa augšām celšana nenozīmē vecā atdzīvināšanu, lai gan absolūti jauna atraisīšana. Es kļūdījos vienā vārdā, nevis lai gan, bet gan. Man švaki redzi, bet to lai izskatās līdzīgi. Kristus ķermeņa augšām celšana nenozīmē vecā atdzīvināšana. Un tas, par ko mēs domājam pie atrodi, ir tanī brīdī, kad tu nāc un uzņemies. Un tad, kad tu atrodi atvieglojumu Kristu svētajā garā, Dievā, tad ļoti bieži ir tendence pavilkties atpakaļ mazliet. Ne jau viss, ko es darīju līdz šim, ir tik slikts. Starp citu, Mārtiņš Luters, runājot par kristieti darbībām, ir uzdevis didaktisku jautājumu. Vai jums šķiet, ka kristīgs kurpnieks ir tas, kurš kurpes šuj krustadūrienā? Nē, kristīgs drēbnieks nav tāds, kurš visas vīlus ar krustiņiem nošķir. Un ne tā ir liecība par Kristu. Liecība par Kristu ir tā, ka tu ļauj to jauno, reizēm to nezināmo, to dievišķo apraisīt sevi. Nomirt vecai dzīvē, piecelties jaunā. Piedzīvot šo Dievu spēku darbību sevi. Brīdī, kur tu esi
uzsprādes kātuma reaktors un sadarīt daudz muļķību, piedzīvojot Dievu klātbūtni. Tu esi taps lēnprātīgs. Brīdī, kur tu esi skrējis ar vārdiem pa priekšu un visiem vilcis ar vārdisku āmuru papīru, tu nes ar šiem vārdiem svētību, nevis ar tiem pat, bet ar tiem, kurus tu tagad izrunā. Tu nes svētību un iepriecinājumu. Jūga atšķirības. Šīs ir tās jūga atšķirības. Ja tu neizcel sevi turpinājumā, bet tu izcel Kristu. Jo ne jau tu sev sagādāji mieru, ne jau tev mieru nodrošināja tas, ka tu nāci un uzņēmies. Bet tāpēc, ka tu nāci un uzņēmies, Kristus varēja tev dot mieru. Un mēs varam turpināt, atgriežoties pie vecā stila un teikt, es nācu, es uzņēmos. Ziniet, kas man visvairāk reizēm liek smaidīt? Aiz jautrības manī. Es esmu jautrīgs pēc dzīves. Es nezinu, kāpēc vecāki man nosauc par līdzi. Es esmu jautrīgs. Kad cilvēki saka, es atradu Dievu. Mums jautājums, kur viņš bija paslēpies? Viņš ir krūmos tupēja. Un tu tā nejauši brauc ar mašīnu garām un ieraugi, pats Dievs krūmos tup. Tu Dievu neatradi. Viņš atrada tevi. Viņš zināja, kur tu esi. Viņš ieradās pie tevis. Un piedāvāja tev iespēju nākt un uzņemties, lai tu atrastu mieru. Lai tu atrastu prieku. Un krusts ar svētību ir tas, ko mēs tūlīt lasīsim Jāņa evaņģēlija 18. nodaļā, 28. līdz 30. pantu. Ir epizodisks izvilkums no Jēzus krustā pienaglošanas brīža, kad viņam ir pēdējie elpas vilcienu metri. Jāņa evaņģēlijas 18. nodaļa, 28. līdz 30. Tad Jēzus zinādams, ka viss jau ir pabeigts, lai piepildītos raksti sacīja, man slāpst. Tur stāvēja trauks, pilns ar etiķi, tie aptiņi ap īzāku stiebru sūklu, piesūcināja etiķi un cēla to pie Jēzus mutes. Etiķi nobaudījis, Jēzus sacīja, viss piepildīts, un galvu noliec sadarbībā. Latviski arī jaunajā tulkojumā ir lietots šis viss piepildīts. Taču oriģināls runā par drusku citu izteiksmi. Es nezinu, kāpēc šī izteiksme nav lietot šeit, jo es ticu, ka tie, kas darbojās pie tulkošanas, zināja šo izteiksmu, un es netaisos spīdēt ar savām niecīgajām zināšanām. Bet tas vārds, kas tiek lietots, visvienkāršākajā veidā nozīmē tas ir pabeigts. Te telestai nozīmē tas ir pabeigts. Vēl mēs varētu viņu tulkot pilnīgi samaksāts. Pilnīgi samaksāts, vai tas ir pabeigts. Šo vārdu šķērsām pa diagonāli rakstīja tā laika kultūra vidē uz parāda vekseļiem. Šo vārdu te telestai. Ja es biju aizņēmies no tevis naudu, mantu vai jebko citu, brīdī, kad es tev atdevu pilnīgu atmaksu, ja brīdī, kad tu man parāda atlaidi, tad diagonāli rakstīja pāri šim vekselim lieliem burtiem te telestai. Vai nu ir pilnīgi atmaksāts, vai ir pabeigts. Jo, kāpēc ir pabeigts? Es jums paskaidrošu. Tāpēc, ka nevienmēr man bija iespēja samaksāt visu parādu uzreiz. Un es maksāju
katru mēnesi pa muciņai eļļas jums ved. Es biju paņēmis 10 mucas no jums. Man vajadzēja 10 atdot, plus vēl iespējams kādu procentu. Un es nevaru to visu uzreiz atdot. Tāpēc es vedu pa muciņai katru reizi. Aizvedot pa muciņai katru reizi, 11. kārtā tika uzrakstīts, tas ir pabeigts. Šis muciņu vedums ir pabeigts. Viss ir atgriezies mājās. Un krusts ar svētību ir tas, ka Jēzus paņem tavu grēkā sabojāto dzīvi ar smago nastu, ar nomāktību, ar visu šo smagumu, kas ir ap tevi un pār tevi. Es domāju, ka tie no jums, kas ir piedzīvojuši demonisku spēku darbības sevī, un to, kā jūs no šiem tārpiem netiekat vaļā, un kā viņi tur kuļās ap jums visu laiku, zini, par ko es runāju kaut nedaudz. Kad tu gribi redzēt zeltaini sarkani zaļus kokus, bet tu redzi sarūsējušas lapas. Un tu mēģini sevi piespiest pie tā, lai tu redzētu kaut ko citu, bet tu neredzi. Un liekas, ka te ir vienkārši viens akats, un tu tur akacī gribas. Kad tādu cilvēku dzīvi, kurš ir nācis pie Jēzus, ir uzņēmies to, ko mēs runājam uzņemties. Ka Jēzus dara pilnīgi brīvu no visām šīm saistībām. Un es nerunāju, es nestāstu jums kaut ko tādu, lai tikai jūs klausītos manī. Ja es gribētu jūs noturēt, tad es sadalītu divas grupas, vieniem stāstītu par mašīnām un otriem par klējiem. Runa ir par to, ka Jēzus tev ir dāvāta brīvība savas svētā gara spēkā. Un tāpēc viņš izsauc šos vārdus pie krusta. Ir pabeigts, ir padarīts. Un tas, kurš nevar tuvoties Dievam savu grēcīgumu dēļ, šobrīd var tuvoties Dievam, jo starp Dievu un to, kurš nav varējis tuvoties Dievam, nostājās Jēzus. Kā šis uzraksts te telestāja, ir pabeigts, ir padarīts. Un Dievs neredz tevi kā tevi, bet savu Jēzu. Es pieņemu, ka es runāju mistiku mazliet, ja? Aizveriet spredīt lapiņas un paskatieties uz bildi. Tas ir veids, kā Dievs redz tevi caur Kristu. Veids, kā Dievs redz tevi caur Kristu. Nevis, ka tu apstājies savā gaišajā žaketītē, džinsu biksēs un saka, te Dievs es esmu. Nē, bet kad starp tevi un Dievu apstājās tas, kurš ir samaksājis par tevi. Ar savu dzīvi. Jo grēks zemē grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīve, Jēzu Kristu. Viņš ir man grēka izpircējs. Viņš nostājās starp tevi un mani un ir mans mūžīgais telestai. Viņš ir tas mākonis, kurš nolīja pār kāpu, lai rastos oāze, kurā daudzi varētu gūt veldzi šai dzīvē. Jūs esat piedzīvojuši runājošo oāzi. Oāze ar savu būtību nes liecību. Un tad, ja tas būtu nepieciešams, tad šī oāze sāk vējā mazliet šalkt. Un runā ar tevi vēja šalkojumā. Atklāsmes grāmata, 3. nodaļa, turpinājums 18. pāns, mēs izlasām 15, 17, tagad 18. Dievs saka, es tev dodu padomu, nopirkt no manis zeltu, kausētu ugunī, lai tu kļūtu bagāts. Un baltas drēbes, lai tu to apvilktu un nebūtu redzams tavs kailuma kauns. Un ziedinošu ziedi, lai tu iezviestu savas acis
un spētu redzēt. Mēs sakām, es nesaprotu šos metaforiskos izteikumus. Pavisam īsi mēs jau liksim sēdēt, pēc tam jūs varēsiet nesēdēt vairs. Dievs saka, es tev dodu padomu, iegūstu no manis zeltu ugunspēlē kausā. Kas ir samaksas valūta? Samaksas valūta ir grēka atdošana. Grēks vienskaitlīgi ir neticība Dievam. Grēka atdošana ir samaksas valūta. Un Dievs saka, atdod savu neticību man, un es tev pretīm dodu zeltu ugunspēlē kausētu. Kas ir zelts ugunspēlē kausēts? Tiem no jums, kam ir līdz Bībeles, jūs varat viņus pavicināt. Tas ir zelts ugunspēlē kausēts. Dieva vārds, lasāmais Dieva vārds, ir zelts ugunspēlē kausēts. Un kas ir baltas drēbes, kuras mēs varam nopirkt? Tā ir Kristus šķīstība. Šķīstība, ko viņš izcīnīja ar savu nāvi pie krusta. Tā ir Kristus šķīstība, šīs baltās drēbes. Tas nenozīmē, ka mums vienmēr ir jāstaigā baltos kraklos, biksēs un tupēs. Bet tas nozīmē, ka vienreiz nākot pie Jēzus, uzņemoties, iegūstot mieru šo visu procesu, ko mēs skatījāmies šodien. Es iegūstu baltas drēbes. Es saprotu, Jāni, ka es vienlaicīgi runāju, tu līdz beigšu. Nemeklēju ko. Apsektos, lai netiktu redzams tas, kas rada man kaunu. Tie mani grēki, tās manas izvēles nepilnīgās. Tā izvēle, kad es reiz izvēlējos nastu, kuru es neesmu spējīgs panest. Es apvelku baltas drēbes. Un visbeidzot, dziedinošu ziedi, ieziest acis. Dziedinošu ziedu, lai tavs acis būtu redzīgs ar Dievu svētais gars. Bez viņa mēs redzam selektīvu un neobjektīvu. Ar viņu mēs redzam pilnību. Ja tavu dzīvi un tavu būtību pilna Dievu svētais gars, tu redzīgs. Tu redzi lietas, kuras Dievs ir paredzējis tajās dzīvības. Mēs sakām, kā lai es redzu, kura kalpošana ir man draudzē paredzēta. Un tad tur ir dažādi momenti, kuros tiek izteikts, sāc no mazākā darbiņa, un tad Dievs tev iecels par daudzumu, vai kā savādāk. Tev ir vajadzīga acu ziede, lai tu redzētu. Un tad, kad tev ir acu ziede, tad kalpošana, kur tev ir paredzēta no Dieva, to var izpildīt tu. Vai tā ir pati zemākā kalpošana, vai tā ir pati mūsu prāta spējīgākā kalpošana. Tu to var izpildīt. Draudze un ticīgo grupa nav karjeras kāpnes. Un tas, ka es stāvu viens jūsu priekšā un jūs visi sēžat un klausoties manī, tas nenozīmē, ka es esmu krūtāks par jums. Bet tas nozīmē to, ka Dievs no manis vairāk prasīs kā no jums. Ja es būšu jums sastāstījis pekstības, nebūs labi man. Ja es jums stāstīšu nepatiesības, nebūs labi man. Un tāpēc mums ir aicinājums liecināt un, ja nepieciešams, pielietot vārdus. Nevis visur braukt ar muti, un tad, ja vajadzīgs, tad pievilkt dzīvi līdzi. Mēs šodien mācījāmies par nāc, uzņemies, atrod. Par 3 būtiskām lietām, lai tu sasniegtu to mērķi savā dzīvē, ka tu esi miera pilns, tu esi iegūst dievišķo mieru, tu esi iegūst prieku. Tu esi iegūst redzēt, kas notiek.
Arī šī redze runā par to, ka tu vari priecāties par daudz niecīgām lietām. Tu vari priecāties par pirmo taurenīti, ko tu pavasarī ieraugi. Tu vari priecāties par zelta rudeni, tu vari priecāties par zilām debesīm, un aizvadītajā vasarā bija reizes 3, kad man nācās redzēt vienu no tām, es nofotografēju, ka pāri debesīm bija 2 varavīkšņi loki viens virs otra, un abi gali redzami. Mirāži, un par ko tur priecāties? Tik fantastiski, tik skaisti. Tu esi redzējis, tu esi iegūs atvieglojumu, lai Dievs tevi svētī un iepriecina ikdienā, lai Dievs stiprina tevi. Un šajā brīdī pielūgsim Dievu. Vēl uz mirkli, un tad arī ar dziesmām noslēgsim Dievu kalpošanu. Debes Tēvs, Tev pateicos par Tavu žēlastību, kuru mēs neesam pelnījuši, bet kuru Tu esi pasniedzis mums kā fantastisku dāvanu. Tēt, paldies par ikdienu, paldies par ēdienu, paldies par pajumti, paldies par siltumu šodien un šeit. Paldies par visu. Es lūdzu, Dievs, lai Tavs spēks bagātā mērā nāk pār katru priecīgu devēju. Es lūdzu, Tēvs, par tiem, kuri ir devuši Tavam valstības darbam, svētī viņus bagātīgi. Svētī tā, ka viņiem rokām trūks spēks noturēt Tavu svētību. Es Tev to lūdzu, Jēzus vārdā. Un es lūdzu, pieskaries katram no mums, lai šodien dzirdētais var mūsos iekrist kā auglīgā zemē un est bagātīgi ražu. Svētī tos, kas ir gribējuši būt un dažādu apsvērumu dēļ nav varējuši tikt, un svētī mūs, kas esam šeit, lai varam piedzīvot to bagātākā mērā Tavu prieku, Tavu mieru un liecināt par Tevi ikdienā. Es to lūdzu Tavu svētību un lūdzu Tevi piesaucot kā tēvu, kā tēti, kā kungu, kā ķēniņu un valdnieku pār visu, teikdams mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Mēs dziedāsim vēl 2 dziesmas kopā. Gribēju teikt, ka pēc dievkalpojuma nesteidzieties prom. Ir kafītēji, ir cepumi, būsim sadraudzībā vēl viens ar otru. Baudīsim šo svētdienu kopā. Ja kādam no jums ir vēlēšanās atbalstīt šo draudzes darbu un veidošanos, jo gan telpa ir, gan daudz kas cits prasa zināmas finanses. Tur ir Ziemassvētku mesiņš, kurā jūs varat savu pateicību Dievam ielikt. Svētība lai ir pār tiem, kas to darīja pagājušā reizē. Svētība pār tiem, kas gribētu to darīt, bet apstākļi neļauj to darīt. Lai Dievs svētī mūs katru. Un būtiskākais pār visam ir esiet par svētību, tur, kur jūs esat. Esiet par mieru un prieku. Nevis par kristīgiem balsīm. Lai Dievs jūs katru svētī. Es esmu neskaitīgs,
Sadraudzības laikā, ja kādam no jums ir vajadzības pēc aizlūgšanām, sarunas, šodien gan es nekāds diži garās sarunas nesolu, tās mēs varam sarunāt uz kādu citu brīdi, bet, ja ir vajadzības, atrodiet mani vai atrodiet mani papi. Var pamāt roku, lai zinu, kurš ir papis, jo tev var būt 3 papi. Un izstāstot savu vajadzību, varat piedzīvot aizlūgšanu un aizlūgšanas spēku. Tiekamies nākamajā svētdienā 12. šajā pat vietā, šajā brīdī. Darīsim to, ko darījām pagājušajā svētdienā, noslēdzot dievkalpojumu. Es svētīšu jūs, jūs svētiet mani. Ar vārdiem, ar kuriem es svētīšu jūs, jūs svētiet mani. Un pagājušajā svētdienā gan parasti saka, ka nevajag tādas lietas ķīķerēt, bet man patīk ķīķerēt. Un es vēroju, jūs tā kā satraukušies, nobijušies, nezināt, ko darīt, kā rīkoties. Nekautrēties, rokas ir priekš tam, lai dievkalpojumā viņas var arī pacelt. Ja nekam citam, tad lai svētīt mācītāji. Nevajag viņas turēt kaut kur, tā ir kā vēders kādstos, virs zem krūktos. Vai ne? Varam taču. Es jūs, jūs mani. Labi? Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu laiku pār tevi un lai tev žēlīgs. Tas kungs, lai uzlūko tevi ar lapati un lai dod tev savu mīļā.